veikt panākumus jebkurā lietā? Kā gūt panākumus jebkurā lietā? Daudzi nepareizi uzskata, ka lūk šādi izskatās panākumi. Patiesībā tas vispār nav tā. Patiesais panākums izskatās šādi. Lūk, šī ir tava neveiksme. Tikai tas, kurš spēj pārvarēt neveiksmes, ir spējīgs augt un saņemt rezultātu. Kas notiek dzīvē? Cilvēks sāk mēģināt kaut ko, piemēram, gribu notievēt, ceļas uz diētas un atkal uzņem lieko svaru. Un cilvēks saka, neko vairs nemēģināšu, tas man neder, diēta nav priekš manis, man nav lemts notievēt. Un ja cilvēks pamēģina, nesanāca, izdarīja jaunas darbības, piemēram, jaunu diētu, nenostrādāja, un atkal cilvēks nekrita panikā un nolēma. Pirms turpinām, saglabā un obligāti piesakojies. Varbūt man pamēģināt vispār kaut ko citu. Aizgāja pie psihologa, ieraudzīja, ka viņam daudz citu problēmu, kuras vispār nav saistītas ar svaru, un tās vajag risināt. Atkal turpinām terapiju un saņemam jaunu rezultātu. Un lūk, šīs neveiksmes šeit ir ļoti svarīgas, jo šeit ir tavas bailes. Bailes, kauns, kautrēšanās, apkārtējo viedoklis, bailes, ka neizdosies, bailes veikt kļūdas, bailes no apspriešanas, nosodījuma. Tas ir kauns, tā ir kautrēšanās. Ja tu visam pakļausies, tad viss šis ceļš var pat vispār nesākties, pareizi? Jo tad tev nebūs patiešām neveiksme. Un arī panākumu arī nebūs. Ja nebūs kļūdu, nebūs arī panākumu. Jebkurš tavs panākums līdzvērtīgs kļūdu skaitam, kuras tu veici ceļā.